Čau visiem! Atkal neliels stāsts no mūsu ikdienas. Mēs mēdzam saskarties ar situācijām, kad cilvēkam ir piešķirta kāda no drošības šiem te risinājumiem, no dzīvības pogas kādām ierīcēm, un cilvēks viņas nelieto atbilstoši, mēdz neuzlādēt, mēdz nolikt kaut kur malā, pat ja viņa ir uzlādēta, mēdz pārvietot atslēgas, ja mums ir vienošanās, ka viņa glabājās tādā un tādā vietā. Dažkārt mēdz atņemt saviem tuviniekiem atslēgas, lai tie nevarētu iekļūt mājvietā. Mēdz nomainīt kodus. Tie ir cilvēki parasti ar kaut kādām trauksmēm, dažādiem veselības izaicinājumiem, ja, bet diemžēl mēs saskaramies ar to, ka tas krietni kavē palīdzības sniegšanu krīzes situācijā, ja sevišķi cilvēks ir nokritis bezsamaņā. Un jā, tas ir vienmēr, tad, kad klients ar mums slēdz līgumu, visbiežāk slēdz līgumu nevis pats lietotājs, bet viņu tuvinieki. Un šis ir skaidrojošais darbs, ko mēs veicam, un vēl veiksim noteikti. Un vēlreiz vēlamies atgādināt, ka, lai dzīvības poga pilnībā spētu izpildīt šo te mērķi un ne šo te misiju saulaicīgi sniegt palīdzību un glābt dzīvības, visas ierīces un tehnoloģijas jālieto atbilstoši un jānodrošina atbilstoši apstākļi, lai mēs varētu saulaicīgi koordinēt palīdzības sniegšanu.